tu domā, kas ir veiksmīgs projekts? Jebkurā jomā. Darbs, attiecības, kaut kas radošs. Kas ir veiksmīgs projekts? Vai arī, teiksim tā, kas ir neveiksmīgs projekts? Neveiksmīgs projekts, es jums varu pateikt, ir vienīgais neveiksmīgais projekts, ir tas, pie kura tu neesi vispār sācis strādāt. Tas ir vienīgais neveiksmīgais projekts. Jo pat ja tavs projekts, ko tu esi izvēlējies darīt, esi ielicis savu darbu, savas prasmes, esi mācījies no tā, pat ja tur viss saiet otrādi un nekas nesanāk, arī tas ir veiksmīgs projekts, jo tas ir tavs mācību process, un tev ir atpakaļ atbilde, ka šādi varbūt nevajag, ka varbūt var savādāk. Ir jāmēģina, jādara, bet vienīgais neveiksmīgais projekts ir tad, kad tu atsakies no viņa izpildes. Un ir jau viegli sapņot, un tad es būtu tik veiksmīgs, tāds un šitāds, un tad es būtu tāds, man būtu tāds projekts, un man būtu tādi izstrādājumi, vai arī man būtu tādi produkti, es vadātu savus klientus pa turieni. Nu, kur tad viņi ir? Saspļauj plaukstās un izdara kaut ko. Pamēģini. Un nav jau jāsāk uzreiz kaut kādu miljonu vērtīgu lielu projektu. Sāc ar maziņu, ar minimālajiem ieguldījumiem. Un, piemēram, kā minimālais ieguldījums ir tavs laiks, par kur tev nav jāmaksā, lai gan tas ir tavs dzīves vislielākais resurss. Tomēr tev par citiem par to nav jāmaksā. Tu vari sākt ar šo. Un tad, sekojot atvērtības principam, kad tu saki, jā, es klausos, skatos, ko dara citi, es esmu atvērts idejām. Kur tad viņš ir? Nāk. Un nekad jau nevar zināt, kur atnāk tavs īstais projekts. Tāpēc ir jāmēģina. Nebūs šis, būs kāds cits. Aiziet!